ko improvizēsim, lai man kaut kāds intro arī kaut kad ir, lai kaut ko var kaut kur iegriezt. Tev netraucē tie mati acīm? Katru rītu piešķēri tā, vai? Bet tu viņus arī kaut ko uzloko uz augstu. Neko es nelakoju. Ielpa, izelpa un... Te ir pazudis teksts, tu viņu izdzēs, jā? Ok, un droši. Labs rīts, labs vakars, laba diena visiem Olibet entuziastu līgas basketbols faniem, skatītājiem, spēlētājiem, Tiesnešiem, galdiņām, mamām, brāļiem, māsām, dēliem, meitām. Jā, esam atpakaļ ar jau 4. epizodu 2. sezonā. Kurš to būtu domājis, ka mēs tik tālu tiksim, vai ne? Es. Dāvis ticēja. Jā, dāmas un kungi, ir pienācis laiks Olibet entuziastu basketbola līgas podkāsta Zemes tīpas 2. sezonas 4. epizodei. Ja iepriekšējā epizodē mums bija ciemos Rudolfs Kugrens, starp citu epizodi ar viņu var joprojām noskatīties, viņa būs pieejama vienmēr platformā YouTube. Īstenībā diezgan smieklīgi. Bija cilvēki, kuri paskatījās, teica, ka tur ir tīpaši tā kriša atdarināšana bija ļoti unikāla un perfekta. Bet tās vēl, man liekas, mēs atgriezīsimies bišķi vēlāk. Kaut kādi, jā, iespējams atgriezīsimies, bet šodien kopā mēs. Kopā ar jums mēs, kā ierasts, Dāvis Garančs un Reinis Rikvēlis. Nav ko lieki dzēsēt, kā saka, dvēseles siltumu laist ārā, lecam iekšā mūsu rubrikā Tīkla jaunumi. Nu, ko, Reini, mums bija tas gods un iespēja piedalīties organizētajā basketbola viktorīnā, kas norisinājās. Datums bija 17. februāris. 17. februāris, tas jau gandrīz pagājušā nedēļa. Jā. Aizpagājušā nedēļa. Jā, bet mēs bijām komandā. Jā. Mums sanāca godpilnā 5. vieta. Komandas nosaukums bija Olijas Stīpa. Jā, tas gan šaudāts Olijam. Un mani priecēja ļoti tas, ka tiešām bija pilns tas baziņu grillbārs, bija pilns ar sporta entuziastiem. Kopā bija 10 komandas. Jā. Tas rēķini 70 cilvēki veltīja laiku un atnāca piedalīties Olibet rīkotajā sporta viktorīnā. Un, jāsaka, diezgan izaicinoši. Es pat nesapratu, kā mēs to 5. vietu izrāvām. Jā, godīgi, jā. Tur ienākot iekšā, kā sasveicinies tur ar savējiem, un tad tu skaties, kas tur pa basketbolu prātiem sēž apkārt un tev tās, vai tiešām... Sporta žurnālisti, basketbolisti, gan aktīvie profesionāļi, gan izbijušie profesionāļi. Starp citu, mēs varētu arī sākt, tad varbūt 3. vieta mums ir rozā krekli un karaliskie kroņi, un man liekas, ka te jau arī ir pāris zināms sejas. Tā. Nu tad, jā, kur 3. vietas ieguvēja. Arī man liekas, ka vienīgā dāma komandā, starp citu, no visas viktorīnas. Man liekas, ka viņa bija vienīgā dāma. Jā, komandā rozā krekli un karaliskie kroņi. Jāsaka, ka viņiem bija tāda stabila 3. vieta, tāpēc, ka 1. 2. tur cīnījās atsevišķi, līdz pat beigām tur vilka klāt un attālinājās. Un savukārt no 4. uz leju tur jau atkal bija sīvas cīņa. Atceries, jo mēs jau rīktīgi gribējām 4. vietā iekļūt, un tur kaut kādi pāris punktiņi mums pietrūka. #steidielulu. bet bija ļoti interesanti, un 3. vietu ieguva tāpat arī, kur redzam balviņas no Olibet un no visas entuziastu līgas. Komanda rozā krekli un karaliskie kroņi. Dodamies tālāk uz 2. vietu. Sudraba ieguvēja Alus Zaldāti. Ja, redzam arī te jau viņiem vienīgi nevienu alu nedara. Es tieši to pašu gribēju teikt. Vai ļoti taktiski noslēpts, vai... Bet izskatās, ka šis te kungs tajā labajā stūrītī tā ir kustībā ienācis kadrā, jo viņš ir migliņā, un tad iespējams viņi jau gāja pēc dzērieniem svinēt. Atgādinām, ka alkohola lietošana ir kaitīga veselībai, vai ne? Bet, viss piedrās pie lietas, it īpaši šādos pasākumos. Jā. Un čempioni! Dāvi, kas mums ir čempioni? Justins Braulī. Tie, man liekas, ir back-to-back, ja ne back-to-back. Fenomenāla komanda, tādas zināšanas. Pats Kristiāns Zilāns, kas ir tagad, man liekas, Latvijas basketbola top apskatnieks un žurnālists. Tā kā
Nu, redz, viņiem arī tās emocijas, zināt, ka tu pirmo vietu izcīni tādā 10 komandu konkurencē, tad tur tāds, rīktīgais prieks, un tā būtu mums. Bet te džekiem tāds, pirmā, ko tu jūs citu gaidījāt, vai ne? Runājot par uzvarētājiem, viņi ir pirmā vieta un čempionu kauss mūsu Olibet basketbola viktorīnā, bet Olibet entuziastu basketbola līgā joprojām ir uzvarētāju radars. Dāmas un kungi, joprojām mums ir komandas, kuras ir neuzvarētas. Jāuzsver, ir komandas, ir pienācis februāra beigas, ir pienākušas februāra beigas, marta sākums, jau sākās izslēgšanas spēles dažās līgās, bet mums joprojām ir 3 komandas, kuras ir neuzvarētas, un tieši tās pašas komandas, kuras mēs apskatījām iepriekšējā. Jā, jo nevienai komandai zaudējums netika atcelts. Līgas vadība nepieņēma tādu lēmumu, un mums joprojām ir abas divas Anzāļu turību komandas, gan Excel līgā, gan darba dienu līgā, kā redzam, bilances ir. Es gribētu teikt, graujošas 13-0 un 15-0, un sieviešu līgā pazudušās pērles joprojām turās uz godpilnā pirmā pakāpiena ar bilanci. Bet pērlēm tur gandrīz sanāca paklupt. Viņām bija spēle pret Avantis. Man liekas, ka viņas beigās bija 73-69, respektīvi pa 4 punktu vinnēja, lai gan viņas neviens brīdi nebija kā iedzinējis, bet tāpat tie 4 punktu spēles galotnē, tur rociņi notrīc kaut kur kaut kāpēc tad tā spēle bija tik spraiga, kas te tur Avantis komanda atkal bija tika likts pretī? Gunta Baško kapitāli, kā viņi tur nes visārā. Starp citu, viņai iznāca VF podcasts. Es redzēju, reklāmu viņu redzēju, vēl pašu podcastu nenoskatījos. Paspēja pirms mums. Jā, Gunda izlaida podcastu viņu pirms mums. Paciemojās. Precīzāk būtu paciemojās citā podkāstā pirms mums, bet labi, nekas. Mēs arī viņu paaicināsim ciemos, iespējams, kādreiz. Jā. Ejam tālāk. Uzvarētāji. Kādi mums vēl ir uzvarētāji? Tavā dzimtajā pilsētā tika vieni uzvarētāji noskaidroti. Pirms, jau gribētos teikt. Pagājušā nedēļa. Aizpagājušā nedēļas nogale jau, jo vakardien jau notika kaut kāds play-off spēlīts. Užavas kausa uzvarētāji Valmiera Glāsa Vijā. Sveicam viņus ar tiešām vēsturisku panākumu. Sezonu arī līdz šim. Gribētu teikt, ka viena no, ja ne pati labākā sezona, kādu Valmieras klubam padevusies līdz šim, jo atceramies, ka viņi ir arī bijuši Latvijas čempioni. Tāpēc redzēsim, ko šī vienība spēs parādīt. Un MVP. Mazais lietuviešu nazītis Dominikas Steņonis. Kā domā, kāda būtu viņa statistika šeit pie mums, ja viņš spēlētu? Paņemsim to pašu Excel līgu. Tavs minējums. Es baigi. Es nezinu, cik viņš ir skorers un cik viņš ir floor generāls. Es teikšu godīgi. Es neesmu tik daudz basīt skatījies, bet es teiktu 20+20. Diezgan realistiska statistika. Jā, diemžēl tavējie Ventspilnieki savās mājās Užavas kausu neieguva. 3. fināls, 3. piekāpšanās. Nekas. Novēlam Ventspilniekiem nākamajā gadā. Man laikam tomēr visvairāk prieks par to, cik tā arēna, Olimpiskais centrs arēna Ventspils bija pilns. Un man žēl, ka es pats nebiju, jo es tā atmosfēru tiešām, man liekas, atgādināja kaut kāds, 2009. 10. gadu, ka mums tur fenomenāli zelta laiku uz basketbolu, zelta laiku. Brangie laiki, tā kā, tas priecē. Tiešām, tas Užavas kauss ir kļūst par tādu, manuprāt, prestižāko Latvijas basketbola sacensību. Un kā redzam, fināls arī ļoti pilns, un arī notika zvaigžņu spēle, LBL2, LBL3 zvaigžņu spēle, kur īstenībā pat jāpaskatās tajos sastāvos, varbūt kāds no šiem kungiem, nevis varbūt, bet spēlē Olibet entuziastu basketbola līgā, tas pats Rihards Strauts. Egons Baumanis. Noteikti, pat šitā no galvas varbūt nepateiksim. Zarumba. Jā, bet ļoti daudz kungi arī spēlē tur, līdz ar to bija interesanti pavērot, un LBL2 komanda parādīja, kāpēc viņi ir līgu augstāk ar graujošu rezultātu 130-70, tika sakapāti LBL3 spēlētāji. Tas ir tikai rezultāts, galvenais jau spēle, vai ne? Un epizodes. Spēle arī bija graujoša. Bet spēles puslaikā notika 3-punktu metienu konkurss, un tad, kad pie mums, es ļoti ceru, ka pie mums viesosies Uvis Helmanis, es viņam gribēšu pajautāt, cik grūts sasniegums ir paveikt to, ko izdarīja gulbenietis Rāls Aleksandrovs. Atsvaidzināšu tavu atmiņu. Viņš finālā iemeta 21 no 25 3-punktu metieniem.
Okay. Man no apakšas nebūtu tik labs procents. Komentētāji jau tur teica, ka ir pat jāpameklē Latvijas basketbola vēstures grāmatās, jo 3-punktu metienu konkursi ir notikuši. Bet vai tik šis nav visu laiku Latvijas labākais 3-punktu metienu konkursu rezultāts? Jo tur īstenībā Rāls varēja ļoti labi arī nebūt finālā, jo atlasē bija ka 3 tiek tālāk, 2 uzrādīja virs 20 punktiem, un tad 3 džekiem bija pa 19. Un tad viņi meta tajās pārspēlēs, un Rāls meta pēdējais, un viņš ar pašu pēdējo bumbu, ar pēdējo manībālu viņš iekļuva finālā. Sagāja. Ja, viņš vienkārši uzspēlēja. Kas pieņemsim no mūsu līgas, kas būtu tādi šūterīši, ko tu gribētu izvirzīt, izaicināt Aleksandru kungu? Daniels Tīde. Tas ir tas, kas mums te 15 ielikt. Jā, es izaicinātu viņu. Atceries, bija vēl pagājušā sezona 15. Bija vēl pagājušā sezona, tas tur kungs pagājušā sezona iemet, man liekas, 10. Klegers? Jā, Dārvis arī. Jā, bet Dārvis jau arī spēlē. LBL2 viņš man liekas, ka vai tik nepiedalījās arī šajā 3-punktu metienu konkursā. Ko tu sūtītu no Olibeta? Ērika Liepa. Ēriks Liepa. Viņš tikai no stūrīt mests, bet... Mēs paaicināsim Krišu, ieteiksim viņam šo ideju un kaut kādā fināla dienā. Tur jāizdomā, ka tas reāli koncepts ir. Tur nevar tādu ķepu tagad metiet trojiks. Tur vajag reāli. Tur scenāriju. Mans piedāvājums būtu tāds, ka no katras līgas tu paņem kaut kādus 5 labākos, kur ir pēc 3,1% labākie. Nevis tādi, kas tur met vienu arī iemet pa sezonu, bet 5 labākie. Un tad viņi vienkārši viens rauns un viss. Labākais ir tās līgas zelta rokā. Tā kā pa visām līgām 5 tikai? Jo katrai līgai jau ir fināli. Jā. Un tajā fināla dienā, kur ir fināls, tad tie 5 džeki atnāk uz šo trojciņus un noskaidrojam, kurš ir pieņemsim 5. līgas, 4. līgas, 3. līgas labākais metējs. Tā būtu laba ideja. Jā. Ierakst komentārā savu mīļāko šūteru. Un... Treječu šūteri. Un tad vēl par jauniešiem parunājot. Jā, šitas diezgan foršs, man liekas. Ļoti patīkams, arī prieks vērot, ka Latvijas basketbolā tāds ir. Jā, bet nebija uz pāris gadiem pazudis? Es neteiktu, ka pazudis, varbūt tur nebija tik spraigi tas viss. Varbūt, tā kā otrā elpa radusies. Šāda spēlē, skatītāji, mēs runājam par to, ka Rīgas skolas superlīga ir noslēgusies, un mēs sveicam Rīgas Imantas vidusskolu ar uzvaru finālā. Sensacionālu uzvaru pār Rīgas valsts pirmo ģimnāziju. Es nezinu, vai tu zini vai nē, bet pēdējās 2 vai 3 minūtes līdz beigām viņiem bija -15, un viņi beigās uzvarēja pat 4 vai 5. Kaut kas tāds. Tur atkal, zini, tie +10, +15, tad liekas, ka labs līdz, vai ne? Un vēl pie tam, ja tas ir tāds vidusskolas džekiem, kuriem, zini, ir tīpaši pilna zāle. Kaut kur jāparādās, kaut kur jāpadanko, kaut kur aizguļās. Var jau parādīt, ka 2 minūtes līdz beigām jau tādā čiliņā, kas tam mums te +11 ir, kurš te var vispār atspēlēt. 3 trojeks, then one un gatavs. Dažas kļūdas, daži end one, daži precīzi metieni un bams, viss ir pilnīgi kājām gaisā un Daugavas sporta namam tika burtiski norauts jumts. Ja tu redzēji tos video, kādas emocijas, kas tur notika. Pasaka, kas vinnē dāmas, un tā es tev uzjautāšu jautājumu. Dāmas. Protams, mēs par dāmām nekad neaizmirstam šajā podkāstā. Un Rīgas skolas superlīgā dāmas vinnēja. Kura komanda? Rīgas Natālijas draudziņas vidusskola. Ko tu gribēji man pajautāt? Vai šis ir tuvākais, ko mēs Latvijā varam dabūt March Madness? Koledžu basketbolam, respektīvi. Tam fanātismam tīri. Jo te kaut kā... Palielam, labi, mums neiet runa par universitātēm, mums iet par Rīgas vidusskolām. Un tā jau ir tie fani, tie skolēni atnāk atbalstīt to savējo, tur kāds atnāk, tērpos, kāds tur atnāca platkātiem. Tas pats, ko tu teici, kāds tur tās emocijas, tas tribīnēs bija. Es gribēju teikt, ka jā, bet ir vieta uzlabojumam. Un es to redzu uzlabojumu, es redzu tādu, ka es nezinu, cik to būtu varbūt iespējams noorganizēt loģistiski. Uz Latvijas mērogā. Bet Latvijas mērogā. Un iztēlojies to finālu. Viņš notiktu, pieņemsim, jaunuceltajā komandas sporta spēļu hallē. Tur atbrauktu viena skola, atbrauktu otra skola. Tur būtu vienkārši tā būtu kā skolas ekskursija. Galvenais maķīti iebraukt. To var pat taisīt sestdienā, lai nav jākavē mācības.
Tu uztaisi tādu skolas ekskursiju, kurā tur atbrauc, pieņemsim, nezinu, paņemsim pa piemēru Ventspils pret Valmieru, Ventspils ģimnāzija pret Valmieru ģimnāziju, tur cīnās un atbrauc. Valmiera atbrauc, Ventspils vēl līdzinieki nāk skatīties, jo kāpēc gan nē? Šis ir domi, ko padomāt. Tas varbūt neoficiāla informācija, ka arī kaut kāda, nezinu, streetball turnīra Kurzemes ietvaros varētu kaut ko mēģināt, bet šis jau būtu kaut kas. Iespēju daudz skatītāji. Tur vajag uzņēmību. Mēs priecāsimies, ja kāds no jums iedvesmosies no kaut kā, ko mēs šeit gudri runājam. Vai arī paņems mūsu talkā. Vai paņems mūsu talkā un kaut ko mēs šādu varēsim izveidot. Mēs tikai to iesakām. Bet tas arī ir viss tīkli jaunumiem. Jā. Mazliet te parunājāmies par citām līgām. Bet šī arī forši. Pafilozofēt, paštukot kaut ko. Pamainīt kaut ko, vai ne? Pamainīt to ierasto zupiņu, samaisīt ar citām sastāvdaļām. Dodamies tālāk uz mūsu nākamo segmentu. Jau otrās sezonas nemainīgo segmentu, kuru ir sarūpējusi mūsu burvīgā TikTok dāma Karlīna. Un segmenta nosaukums ir Kas te notiek? Karlīna. Tā. Kas te mums dāvi notiek Karlīnas segmentiņā? Diezgan daudz kaut kā TikTok parādās. Vairāk jau nedēļas nogalē nekā darba nedēļā, bet viens, kas man te... Ko es sen nebiju redzējis, kas ir tāds vecs, bet labs trends, ir padot telefonu tālāk kam. Un Karlīna noķēra Bozo basketu. Kā tas izpaužās, padot telefonu tālāk kam? Es padodu telefonu tālāk Džekam, kurš montēs šito podcastu. Es tevi sapratu. Rekus skatāmies, kā Bozo gāja. Skatāmies video. Es telefonu došu tālāk Džekam, kurš Valentīna dienā aizies vismaz ar 5 meitenēm randiņā. Es padodu telefonu cilvēkam tam, kurš Valentīna dienā savu otru pusīti noteikti garšīgi paēdīs burgerīšu balu. Došu šo telefonu Reinim, kurš Valentīna dienā ēdīs balu. Sveiki, jā, tā ir. Es padošu telefonu cilvēkam, kurš Valentīna dienā brokastīs, pusdienās un vakariņās ēdīs kājām pirkstus. Es nododu kameru cilvēkam, kurš Valentīna dienā garšīgi un romantiski pavakariņos. Sveicienu mīlestības dienā no Bozo basket. Lielākais bučs jums. Okay. Kā redzēt, skatītāji, tas bija Valentīna dienas video. Februāra epizode, viss piederās pie lietas. Man tev ir tāds jautājums, nevis kam tu nodosi, bet ko teiktu tas cilvēks, kurš nodod mikrofonu tev? Iztēlosimies, ka nav Valentīna diena vienkārši globālā mērogā runājot. Kāds dod telefonu tev, ko viņš saka? Viņš teiks, ka viņš nodos telefonu saldēto picu ekspertam. Saldēto picu ekspertam. Kas zina, tie zina. Labi, es šito kādreiz paturēšu vairāk. Man īstenībā nāk prātā tāds viens ar basketbolu saistīts, un tas varētu būt tāds, ka es nodošu telefonu tam, kurš var iemest vienu trojku un nākamo netrāpīt pa stīpu. Tas jā. Jā, tieši tā. Es esmu redzējis, kā tu spēlē, tā ir taisnība. Tā arī ir. Tagad tas nav melots. Nekad nevar zināt, jā? Es varu iemest, es varu netrāpīt pa stīpu. Tālāk. Teiksim tā, ka atstāsim šo, kas te notiek Karlīnas stūrīšu. Jo sociālajie mēdī mums te ir tie paši, labi, varbūt ne Karlīnas veidotais video, bet gan mūsu tehniskā supporta Riharda Gromula un Mika Galvanovska. Mazais tāds trash talks pirms spēles, darbdienas līgas ietveros. Paskatāmies, kas tur kam draudējis. Es nezinu, par ko es runu. Skatāmies video. Gatavs? Viens zila atsavu uztaisīt pirms supernovas. Tu jau nevarētu. Maikls iedies arī? To pēc tam tu saldiem ēdienam. Kā te gatavojies? Tev jau vajag. Pirotehniku paņēmi? O jā. Okay, labi. Diezgan. Un es pieļauju, ka Miks nepalika atbildi parādā. Nē. Es tikai nezinu, vai viņam bija zila acs vai nebija, jo Supernovā gan jau, ka grima mākslinieks bija pacentušās, kas, bet jā, kas tur beigās notikās. Mārtiņš Fomins arī tur replika mazo iedeva. Šitā Gromuls, jā? Rihard, tu šitā te, jā? Kā jūs komentēsiet šo situāciju? Kā jūs komentēsiet šo situāciju? Ko?
Labi spēli! Super. Nu, jā, Rihards atbild parādā nepalika. Un, Varbūt zaudēja spēli, bet ne video. Aizgāja ar paceltu galvu un ar humoru. Ļoti labi. Nu, tad tur ir, tur rodās jautājumi, kas tur tajā spēlē tāds notiks. Nu, +2 beigās. Kāds lēmums varbūt neapmierināja komandu elektrumu. Nu, jā. Rihards liga par to saprast. Bet jūt. Pavasars tuvojas. Playoff. Izslēgšanas spēļu pavasaris ir klāts. Nu ko, skatītāji, dodamies tālāk nākamajā sadaļā. Beņķa eksperti. Ierakstīt dīvānu. Mēs esam beņķa eksperti. Mēs nesēžam mājās uz dīvānu. Mēs sēžam uz soliņa. Nu ko? Un tā kā, mums līgā šobrīd ir tāda ļoti, nezinu, kāda paradoxāla situācija, ka dažās līgās jau ir sākušies izslēgšanas spēles, un dažām vēl ir daudz grupas spēles. Vispār netuvu izslēgšanas spēlē. Tāpēc mēs te izdomājam, ka mēs varētu paprovēt tā, ka tām līgām, kurām jau ir tā kā skaidri tie zari, uztaisīsim mazo prediction, ja prognozēsim, kas tur iet, kas tur neiet uz priekšu. Es cenšos. Un tad pēc tam atskatīsimies. Sagāja mums vai nesagāja, vai galīgi auzās. Nu, aiziet, mēģinam. Nu, tad sāksim jau loģiski gan jau ar tām līgām, kurās nav sākušies play-offi, vai ne? Jo tajās jau ir vienkāršāk prognozēt. Vai tomēr varbūt sāksim ar tām, kurām jau tomēr sāksies play-offi? Sākam, tā kā parasti kaut kāds darbos, tu negribi sākt ar sarežģītākajām lietām, tad mēs sāksim ar sarežģītāko, jo runa iet pa ekstralīgas un izaicinājumu kausu zariem. Tur, kur vispār tā izspēlē. Jā. Uz otru un no otru pārlikt uz vienu. Okay. Kā es tev piedāvāju iet cauri? Es tev piedāvāju cauri izejam ekstralīgas zaram, un tad mums arī uzreiz BK dolāru un Bārtaugos buks sarkani iekrāsojās. Respektīvi, mēs varam tā iziet cauri. Es tevi sapratu. Ok. Tad sāc. BK dolāru pret Bārtaugos buki pirmais matchups. Jā, 4. pret 5. vietu. Ekstra līgas komanda pret. Īstenībā jau tur jau abas ir ekstra līgas / izaicinājumu kausa komandas. Jā. Es neatceros, vai es skatījos, vai ne, kā bija savstarpējā spēle. Man liekas, ka bija tad tur ļoti punktā gāja. Bet es saku, ka Pārdaugavas buki bišķīt ar saviem faniem uzspiedīs un ātro spēli, un ka BK dolāru moški varētu kaut kur bišķi samulst. Tad tev tā šķiet. Ja? Man šķiet gluži pretēji. Man tā kā šķiet, ka dolāri tieši būs tie, kuri Pārdaugavas bukus aizsūtīs cīnīties par izaicinājumu kausa titulu un paši dosies tālāk uz ekstra līgas pusfinālu pret Anzāļu Turību. Tāds ir mans minējums. Es zinu arī to, ka dolāri ir nobrieduši. Protams, arī Pārdaugavas buki ir nobrieduši. Viņi trenējās visu sezonu un aktīvi spēlē, bet tomēr mana izvēle kritīs par labu basketbola klubam dolāri. Kas mums tur tālāk? 3. sastā Gāze LV pret Eruf. Es atceros, kas mums bija atnācis ciemos pagājušajā sezonā. Atceros, kurš izaicināja citus. Nākat, nebaidieties. Mēs esam gatavi jūs cīnīties un jūs vazāt. Es teikšu, ka Erufs dosies tālāk. Lai arī viņi atrodas 6. vietā tabulā. Mēs atceramies iepriekšējās sezonas. Viņi, man šķiet, nav bijuši tā, ka viņi uzvar regulāro, bet playoffā viņi sāk spēlēt īsto basketbolu. Es gan negribu samelot. Es tev nevaru nepiekrist, nenoliegt. Bet es laižu garām Erūfu, respektīvi tālāk. Jo viņiem, man liekas, bija šausmīgs slikts sezonas sākums. Viņi tur bija pašā apakšgalā, un tagad viņiem lēnām tā spēle iesildās, un viņi džeka pieredzi un ir jau vinnējuši. Jā, tā kā es domāju, ka viņi tur es nezinu, cik nos pārsteigumu, bet paņems. Ko titulu viņiem ir iespēja izcīnīt? 4. 3. pēc kārtas varētu būt. Vai 4. un 4. kopā. Jā. Man liekas, ka 3. pēc kārtas un 4. kopā. Bet varbūt mēs mānamies. Bet mēs esam vienkārši beņķi eksperti. Tātad mēs laižam tālāk Erūfu un pusfināls būs ASK pret Erūfu. Labi, ok. Tad sākam varbūt arī ASK Erūfu pusfināls. Turpinam ar ekstralīgas zariņu. Tātad Gāze tiek nosūtīta uz izaicinājumu kausu un tur mums dalās. Labi, bet Gāzi mēs vienpersoniski. Vienā. Jā. ASK pret Erūfu.
Es laižu ASK. Es saku, ka ASK tiek tālāk. Pamatojums īsti, es nezinu, man nav. Nē, ASK, viņi reku pārliecinoši otrā vieta visā līgā bijusi un nezinu. Man liekas, ka Eiropas varētu arī kaut kur bišķi sadegt tajā pusfinālā. Tu domā, ka Eiropas sadegs pusfinālā. Es domāju pretēji. Es domāju tā, ka Eiropas būs jau sajutis to play-off, jeb izslēgšanas spēļu garšu. Viņi būs uzvarējuši Gāzi, kuri ir trešie tabulā. Tas nav tālu no otrās vietas. Un Eiropas apņēmības pilni dosies tālāk un uzvarēs ASK šajā pusfinālā. Un ASK, diemžēl, bet būs jāspēlē par bronzu manā redzējumā, manā skatījumā. Bet būs interesanti atskatīties. Dāvis saka, ka ASK būs finālā, Reins saka, ka Eiropas. Otrā pārī, tad es ļaušos izvēlēties pirmais. Jā. Lai vai kā es gribētu, ka dolāri uztais pārsteigumu no Anzāģa turību šo sezonu ir vienkārši neaizskarami, un es uzskatu, ka viņi tiks finālā. Vai pretestība, vai diži, to es nevēlos prognozēt, jo play-off basketbols ir neparedzams, bet Anzāģa turība būs tie, kuri turpinās neuzvarēt to ceļu un iekļūs finālā bez zaudējumiem. Es arī tur šitais nesagaidu pārsteigumu. Anzāģa būs finālā, un visticamāk viņi arī izcels visu. Es arī gribēju tieši teikt, ka es arī lieku, ka Anzāģa tā arī noslēgs sezonu neuzvarēti un izcīnīs čempionu titulu. Un viņi gāzīs to mītu, kurš ļoti bieži klejo visu kaut kur basketbola aprindās, ka ir nepieciešams zaudējums, lai izcīnītu titulu. Bet viņi jau play-offā teorētiski var atļauties. Kaut vai 2 spēļu summā, vai līdz 2 uzvarām, bet. Labi. Tā. Un Eiropas, manā redzējumā, Eiropam sudrabiņš. Tavā redzējumā ASK komandai sudrabiņš. Labi, bronzas sērija. Excel līgā bronzas sērija. Tātad tavā gadījumā par bronzu spēlē Eiropas pret dolāriem. Manā gadījumā ASK pret dolāriem. Ko tu liec? Man ir Eiropas pret Pārdaugavas bukiem. Un es lieku, ka Eiropas paņem bronzu. Jā, tev Pārdaugavas buka aizgāja tālāk. Jā, es ļoti atvainojos. Un Eiropas tev paņem bronzu, jā? Redzi, man te ir bišķi citādāk. Es lieku uz dolāru džekiem. Ka dolāru džeki ASK uzvarēs un uztaisīs mazo pārsteigumu, skatoties no tabulas viedokļa un paņems bronzas medaļas mājās. Tā, davai. Dodamies uz izaicinājumu kausu. Dodamies. Sākam ar 8.9. Scandic Fusion pret LVBet Scores. Man patīk Scandic Fusionam. Tur ir pāris labi jaunie papildinājumi, kas ir tikko no sporta skolas, ko es arī esmu redzējis, kā viņi spēlē dzīvē. Un LVBetam viņam ir diezgan uzvārdiem bagāts sastāvs, bet man liekas, ka tur varētu arī kaut kādā brīdī kaut ko samisēt. Vārdu labākajā nozīmē ego nesalīmēties varbūt kādā brīdī kopā. Sapratu tevi. Un jā, tad es saku, ka Scandic Fusion tiek. Man šķiet, mums būs ļoti interesanti atskatīties uz šo visu, jo es tieši gribu teikt, ka pretēji, ka tieši tie uzvārdi un tā pieredze un tā komanda arī pats esmu ar daļu no viņiem spēlējis kopā, viņi savāksies un ceturdaļfinālu viņi uzvarēs un dosies tālāk uz pusfinālu. Manā gadījumā tas būs pret Pārdaugavas bukiem, tavā gadījumā tas būs pret dolāriem. Jā. Paņemam vēl 7. 10. vietu. Otru ceturdaļfinālu. Rektopus pret Jēkabpilu. Es likšu uz Rektopus. Es arī. Man arī Rektopus ir. Viņam arī ļoti labs. Kaut kur man viņi ļoti atgādina LVBet Scores komandu. Tā kā daudz labi spēlētāji, daudz labi uzvaru, daudz labi sniegumu, bet jautājums ir, kurā brīdī salīmēsies kopā un kurā brīdī nesalīmēsies. Teorētiski sezona jau iet uz beigām. Tur jau tā lieta, tāpēc tāds. Jēkabpils komanda, piedodiet, bet mēs jūs uzskatām, ka jūs neuzvarēsiet. Mēs, protams, vēlamies, lai jūs varbūt pierādat pretēji un uztaisiet mazo pārsteigumiņu. Droši, taisiet screenshots. Un ierāmējiet ģērbtuvēs un sakiet, ka mēs neko nesaprotam. Un te reku tavs izaicinājumu kā uzzārs. Jo tad uzreiz ir skaidrs, ka reku tev ir pusfināls Buka LVBets, kurus tu vari droši komentēt. Kā redzams, Buka LVBets ir pusfinālā, un esmu iekrāsojis Bukus jau dzeltenā krāsā, kas nozīmē, ka manā redzējumā viņi pēc sāpīgā zaudējuma ekstralīgā dolāriem, viņi iet uz to savu šīs sezonas mērķi,
kļūt par čempioniem, un viņi paņems izaicinājumu kausa titulu. Viņi ir ļoti labā formā, komanda saliedēta, fani nāk uz spēlēm, atbalsta visu cieņu džekiem, kolektīvam, un viņi finālā spēlēs pret GZLV, un viņi uzvarēs GZLV, viņi kļūs par čempioniem, GZLV būs sudrabs, un bronzu pusfinālā, ne pusfinālā, bet bronzas spēlē LVBC uzvarēs Rekto pusu. Un kļūst par bronzas medaļas ieguvējiem. Un jā, un Extralīgā to mēs jau izrunājām. Paskatāmies, ko tev rāda tavējais zars. Kāds ir mans zars? Ko Dāvis ir ielicis? Man ir ļoti līdzīgi. Ļoti līdzīgi tādā ziņā, ka nekas tur nav īstenībā līdzīgi. Vispār pilnīgi citādāk. Labi, 4. pret 8. vietu, kas man ir BK dolārs pret Scandic Fusion, es teikšu, ka dolāri. Jo tā kā viņi arī viena no titulētākajām komandām, viņi spēs savākties pēc tā zaudējuma pārdaugos bukiem un tā teikt pārvarēs Scandic Fusion slāni pāri. Un otrā pusfinālā Rektopus pret GZLV, tur sensācija, tu uzskati, ka būs mazā, ja 7. kaut kādā vieta pret ziņā, trešo. jā, varbūt arī. Es apskatījos tai GZLV sastāvu un Rektopusam atkal. Varbūt baigi daudz atsauc uz uzvārdiem, bet es domāju, ka Rektopusam tur Otto Grimbergs, tas pats Kārlis Bērziņš izdarīs darbu, un ja Gvido Zaļmešs tur vēl kaut ko pacīnās apakšā, tad, Brēmeram ar kompāniju varētu būt bišķi pa īsi. Es teiktu, ka tu esi baigi norakstījis GZLV komandu ceturdaļfinālā Ekstralīgā zaudējums Ērūfam, kur atrodas 3 vietas zemāk. Labi, tam es arī piekrītu, jo Ērūfs tiek tālāk. Bet izaicinājumu kausā uzreiz arī sāpīgi zaudējumi Rektopusam, kur ir 7. vieta. Tad tā būs kā mazā sensācija. Labi, es jau arī nevaru nepiebilst, ka draugu faktors un čomiņu faktors te bišķi kaut kur ienāk iekšā, vai ne? Protams. Tāpēc pusfinālā, bet izaicinājumu kausa fināls BK dolāri pret Rektopus. Es saku, ka BK dolāri izcīnīs savu vēl vienu ento titulu. Šoreiz izaicinājumu kausā, un Rektopus turpat paliks 2. vietā. Te varētu būt faktors tāds, ka man liekas, ka Rektopus ir arī diezgan smagnēja komanda kaut kādā ziņā. Un kad BK dolāri varētu viņus apskriet un nomētāt un nepaspēt nemaz ieņemt to savu pozīciju. Labi, redzēsim, kā tur beigsies Ekstralīga un izaicinājumu kauss. Tā ir Reiņa un Dāvija prognoze, kā nekā mēs esam beņķi eksperti, un tāpēc arī mēs te ekspertojamies. Bet ir vēl viena līga, kurā sākas izslēgšanas spēles, un arī to mēs tūlīt pat apskatīsimies, iziesim cauri. Un tā ir līga, kurai brīvdienās notiek, man liekas, ka tikai fināli, vai ne? Vai viņiem pat fināli nenotiek? Ir, un tā ir darba dienu līga. Skatāmies darba dienu līgu. Darba dienu līgas zaru. Redzam, Hanzāļu turība kā pirmie ir izsēti. Viņi jau automātiski tiek ceturdaļfinālā, kā otrie ir ASK ceturdaļfinālā, un trešie ir Latvijas Universitātes Banku augstskola. Uzreiz ceturdaļfinālā. Un, 4. vietai nav tāds priekšrocības privilēģijas. Viņiem ir jāsāk no 8. Bet labi, ejam cauri. Alfrēda Kraukļa VF pret Brīvsoli. Mana prognoze ir, ka Alfrēda Kraukļa VF dosies tālāk. Es arī tev piekrītu. Man arī tas pats ir. Es paskatījos regulārās sezonas spēli. Viņi Kraukļa VF, man liekas, pa 2 punktiem zaudēja Brīvostē, bet tas bija oktobrs. Brīvsolim, nevis Brīvostē. Jā, Brīvsolim. Un tas bija oktobrī. Un tā kā tie jaunatnes līgas džeki, es domāju, ka viņiem ir visa sezona gara bijusi un gatavojās jaunatnes playoffiem, un ka tur ir viss salikts pa plauktiņiem, mehānisms ieļots un izies cauri Brīvsolim. Es pamatošu tā, ka es nezinu, kas kurā komandā spēlē šajā pārī. Man vienkārši, paskatoties uz nosaukumiem, šķita pilnīgi pareizi, ka Brīvsolis tiek palaists brīvībā un viņi tiek izslēgti ārā 8. finālā. Elektrum pret Binderu. Šeit jau ir nedaudz zināms, jo mums uz šo brīdi jau ir notikusi viena spēle, kura ir tāds pirmais mazais pārsteigums. Jā. Elektrum ir vadībā 1-0 pret Binderu. Jā, diezgan maz rezultatīvā spēlē, bet kurā... Jā, 4-3-13. Jā, 3-13, kas arī bija tie galvenie punktu starpības. Jā, jo viņiem bija -1, bija pirms 4. un +9 bija beigās. Labi, statistika paskatīsies paši, Protams. bet līdz 2 uzvarām, nezinot to, ka Elektrums vakar jau vinnēja, es tāpat lika Binders.
Es arī liktu Binderu, un lai vai cik sāpīgi varbūt šis būtu mūsu tehniskajam direktoram, kurš sēž aiz kameras, bet Binders tiks tālāk. Pagarinātā jau slēdz ārā, elektrība vairs mums nebūs. Kamera izslēgsies, pilnējiet paši. Binders tiek tālāk arī manā uztverē, un tad Laguna Basket pret burbulītes. Tik tālu mums visi fine. Kas tev ir burbulītes? Šis ir laikam viens no pirmajiem apsetiem. Kā latviski apsveic? Pārsteigumi. Jā, šis būs mans pārsteigums šī zarā. Es saku, ka burbulīts tāls džeks savāksies un Lagūnu izslēgs. Latviski būtu apbēdināšana. Apbēdinās, jā. Nu, es tev nepiekrītu. Es domāju, ka šis vēl nebūs tas pāris, kurā notiks pārsteigums. Jo Laguna Basket parādīs, kāpēc viņi pabeidz regulāro sezonu 5. vietā un burbulītis 12. Un Laguna Basket būs tie, kuri dosies tālāk uz ceturtdaļfinālu pret Binderu. Es arī skatījos, es tur meklēju, vai viņiem pēdējās spēles neiet, vai kā. Man nebija reāls pamatojums šitam apsitam. Es vienkārši laidu burbulīti. Tu gribēji aizlaist Lagūnu pa burbuļiem. Bet paskaties, cik forši nosaukumi. Lagūna un burbulīti. Jā. Ūdens pret ūdeni. Labi, ejam uz otru pusi. Latvijas Universitātes Banku augstskolu komanda, kura nopelna jau vietu ceturtdaļfinālā, un kas viņiem nāks pretī? Lave vai Ķekava Bebe? Es gribēju likt Ķekava Bebe, tikai tāpēc, ka man patīk tas viņa nosaukums Ķekava Bebe, bet nē, tomēr es noslēgšos par to, ka arī šeit nebūs pārsteigumu, un Lave tiks tālāk uz ceturtdaļfinālu pret Latvijas Universitāti Banku augstskolu, bet tavā redzējumā. Es ātri pārbaudīju to, ka Bebe ir bendārs, kā man likās, tā kā viņiem atbalstītāji bendārs grupējums, bet... bet, jā, nu man ir tā, ka arī, tā kā es pāris sezonas spēlēju Darbien līgā, man abi divi ķekavas komandas vienmēr ir jukuši, kur ir kura, un lai vai kā Lave ies tālāk šī pārī. Ok, tad te mums arī domas saka. Jā. Nu, un kas mums notiek, nu jau gribētu teikt... 5. ceturtdaļfinālā Ķekava Ivory pret ZZS. Dāvi. Nu, te man ir, šita gan man ir Ķekava Ivory izvēlēt. Viņiem ir brāļi krūmiņi, tie vienmēr labi laiž arī, negribu samelot, vai Vašuks viņiem nespēlē grūz apakšā. Iespējams. Double checks tulītās, kamēr tu stāst, bet jā, es laižu Ķekava Ivory. Nu, ir pienācis brīdis, kad Reinis ir ielicis savu tādu pirmo, gribētu teikt, maziņo tādu apbēdināšanu, jeb šo apsetu, un ZZS uzvarēs Ķekava Ivory. Viņi ir izsēti kā 10. vieta pēc regulārās sezonas. Ķekava Ivory ir 7. bet ZZS 10 no 10. Viņi paņem šo ceturdaļu, nē, 8. finālu viņi paņem šo un dosies tālāk cīnīties pret ASK. Okay. Nu, ko tur apskaties? To, ka Vašuks nespēlē. Nu, labi, esam nonākuši līdz ceturdaļfināliem. Ceturdaļfināls Anzāģa turība pret Alfrēdu Kraukļa VF. Nu, es joprojām uzskatu, kā arī šeit Anzāģa paliks neuzvarēti. Un viņi uzvarēs šo ceturdaļfinālu, dosies tālāk. Un kā tev šķiet? Jā, arī Anzāģa bez liekām ierunām. Ja man liekas, ka viņiem pat Darbdienu līgā, ka tik nav labāks vai tikpat labs sastāvs, cik izaicinājumu un ekstra līgā. Nu, viņi ir noskaņojušies šogad paņemt visu, ko viņi var paņemt. Jā. Un tāpēc es ticu arī viņiem, ka viņiem tas izdosies. Komanda tiešām ir nokomplektēta ļoti, ļoti augsta līmeņa. Un redzēsim tikai, vai viņiem pietiks jaudas spēka un pacietības tikt ar visiem galā. Otrs pusfināls. Manā redzējumā Binders pret Laguna Basket, tavā redzējumā Binders pret burbulītēm, bet es saku, ka uzvara būs Binderam. Jā, es arī. Nu, tad šeit mums domas sajiet kopā. Binders būs pret Anzāģu turību pusfinālā. Nu, un kura no šīm Binderam, zin kā, viņi pagājušajā sezonā baigi labi ienāca tajā Darbdienu līgā. Šo sezonu jau viņiem bišķīt ir kaut kādas sastāvu maiņas, kaut kāda kāpuma krituma, tā kā, mošku zinu, mošku Laguna arī, vai tie paši burbulīši arī kaut kur var. No, bet tur jau jāsaprot arī tas, ka arī citas komandas mainās. Un, kā tev vienas sezonas stabilais sniegums, varbūt nākamajā sezonā ir amerikāņu kalniņi, un tas jau nav tāpēc, ka tev ir kaut kādas krasas izmaiņas, bet tāpēc, ka mainās arī pati līga. Bet tāpat mēs paliekam pie tā, ka pusfināls būs Anzāģa pret Binderu. Nu, un kurš iekļūs finālā? Anzāģa.
Mēs tev piekrītu. Otrā pusē Latvijas Universitātes Banku augstskola pret Lave. Dāvi? LUBA. Tur ir tā gan ir komanda, kur ir gan arī vai puses sastāvs nomainījies, bet tie jaunie džeki, kas ir ienākuši labi sniegumu rāda, cīnās, kapājās un tur, tā teikt, jaunības eliksīrs uz urrā iet iekšā. Nu tad Lave būs tā komanda, kas manās acīs uztaisīs tādu kā pārsteigumu vispār šajās izslēgšanas spēlēs Darbdienu līgā, jo viņi pārspēs Latvijas Universitāti. Un pēc tam viņi pusfinālā piekāpsies ASK, jo ASK ir tā komanda, kuru es virzu uz pusfinālu tālāk. Kura ir tev? ZZS vai ASK? Man arī ASK. Tev tur nav ZZS, tev tur ir ķeka Vaivorī. Pret ASK, nu tad mēs virzam ASK uz pusfinālu. Nu, un es saku, ka Lave diemžēl piekāpsies ASK. Tā vispār varbūt mēs varam arī uzreiz dabūt mūsu Final Fouriņu. Tā, lai vizuālāk saprotamāk, reku tavējais. Nu, tad redzam, ka Lave piekāpjās ASK pusfinālā, bet viņi dodās uz bronzas sēriju pret Binderu un uzvar Binderu. Un tieši tāpēc arī viņi ir tāds pārsteigumiņš tajā labajā flangā. Nu, un Anzāģa turība arī finālā tiks ar ASK galā. Fināls būs spraigs. To gan es teikšu, ka šeit fināls Darbdienu līgā būs ļoti spraigs. Pieļauju, ka varbūt pat ar kaut kādiem asumiem un nesaskaņām, bet normas robežās kā piederās šādam finālam, bet Anzāģa tāpat beigās būs spēcīgāki. Tā, un manējais Final Fours ir ļoti līdzīgs. Kreisā pusē Anzāģa pret Binders un LUBA pret ASK, kur es saku, ka tā arī būs. Ka Anzāģa un ASK pirmās divas regulārās vietas spēlēs finālā, trešā, ceturtā attiecīgi spēlēs pa bronzu. Cik neinteresanti. Bet būs nelielais apsets, vēl joprojām apsets, jo Binders vinnēs bronzas spēlē LUBA, Džekus un tā teikt, kritīs pagājušā gada čempionu. Nu ko, skatītāji, tādas ir mūsu beņķu ekspertu prognozes. Pavisam elementāri. Es zinu to, ka mēs katru epizodi jautājam skatītājiem, lai kaut ko raksta komentāros, un tā neviens tā arī nekad neko neieraksta. Bet palaikam jau kaut ko. Bet sarunājam tā, ka šeit jūs tagad nedaudz iepauzēsiet, arī mēs kādu brītiņu paklusēsim, bet jūs ierakstīsiet komentārā to, kuri jūsuprāt būs čempioni Ekstralīgā un Darba dienu līgā. Un izaicinām kausā. Tad jums jāieraksta 3 komandas. Tas var būt 2 Anzāģes un izaicinām kausā kaut kas cits. Jums varbūt ir savi favorīti. Ierakstam to, un kas to zina, varbūt tuvākajam, precīzākajam, pareizās atbildes autoram mēs sarūpēsim kādu balviņu. Tagad. Pa personīgajiem līdzekļiem. Tāpēc es saku, kas to zina. Bet tagad, šis ir tas brīdis. Arī mēs komentārā ierakstam šobrīd. Es tā domāju, šodien nācu šeit, es domāju, ja Anzāģi salasītu visas savas komandas kopā, visus tos budžets, viņi varētu Latvijas-Igaunijas līgu komandu normāli uztaisīt. Jā. Stabili. Jā. Tur vienīgais iet runa par to vēlmu. Ne, tur jau attiecīgi tad būtu algoti tie spēlētāji, tiktu trenētos vēl papildus. Iedomājies, ja vēl tie visi spēlētāji kopā sanākot, viņi trenētos. Kaut vai reizi dienā. Viņiem pat nevajadzētu trenēties 2 reizes dienā. Reizi dienā. Jā. Nu, labi. Tur būtu Latvijas līgā 4 komanda varētu sanākt. Tas, ko es teicu pagājušajā epizodē, kad jāuztais. Anzāģis sastāvs pret kaut kādu sastāvu. Mūsu jau izvēlēto Olibētu. Jā. Nu, tur varētu būt ļoti, ļoti interesanti tiešām. Uz nākamo saņemamies. Okay. Labi, jūs komentārus ierakstījāt, mēs viņus vēlāk paskatīsimies. Līdz ar to sadaļu beņķa eksperti ir izsmelti. Jā, un tā kā jau mēs sapņojam par nākamo epizodu, tad laikam arī laiks. Nē, vēl trāpīs vai nē, pirms. Tu jau arī gribēji aizšau garām. Un es nesaprotu, kāpēc tu šādi garām, jo tu trāpīji. Tu iepriekšējā epizodē atkal trāpīji, un ja mēs paskatāmies šī brīža atjaunoto tabuliņu, jebšu ne video, bet fotografiku, tad Dāvis ar savu superīgo frizūru ir ar 2 punktiem līderos, jo
uzvarēja Alfrēda Kraukļa kapa. Uzvarēja komandu Sapiens 99-88. Un tur īstenībā bija tāda, varbūt, ir jau ļoti rezultatīva spēle. Tur gan 180 pāri punktu sanāk. Bet katrā komandā bija 5 džeki, kuriem bija vismaz 10 punkti. Un katrā komandā bija pa vienam džekam, kurš iemeta vismaz 20 punktus. Okay. Tā kā tur tāda ļoti rezultatīva spēle. Bet Dāvis iepriekšējo izvēlējās pirmais. Viņš trāpīja 2-1-0. Joprojām mēs vēl neesam izdomājuši uzdevumu, bet izskatās, ka Olijam viņš būs jādomā kaut kas jādara ar mākslīgajam intelektam. Bet tagad mēs atkal ņemam palīgā Oliju Stīpu. Un mēs esam nedaudz izvēlējušies pamainīt šo visu ideju. Tā kā nākamais ir marts, un martā ir sieviešu diena, un tā kā sieviešu līgas spēle mums vēl nav bijusi šī trāpīs vai ne segmentā, tad mēs izvēlējāmies, kad vienkārši paņemsim tādu sieviešu līgas spēli. Nesaki tā. Mēs īstenībā izvēlējāmies vienkārši datumu, kurā arī ir iekļauta sieviešu līgas spēle, un cerēsim uz to, ka Olija Stīpa izvēlēsies šo sieviešu līgas spēli. Tātad mēs vēršamies pie Olijas Stīpas, izvēlies vienu spēli bez komentāriem. Tas nekas, ka tur ir tikai viena spēle. Jautājums, vai Olija Stīpa viņu izvēlēsies. Tas ir aktuāls. BK Turība pret BS Juglu. Viņš izvēlējās. Okay. 4. marts, 18.15 vakarā, jebšu 6.15 vakarā. Spēles vieta Biznesa augstskola Turība. Jebšu BK Turības mājas zāle. Kas sāk? Tu sāc? Es sāku, jo tu sāki iepriekšējo, un nav nejausmas. Es esmu bijis tādā dzīves krustcelēs tagad. Jā. Kas ir sastāvos šīm komandām, bet tavas krustceles atvieglošu es tūlīt. Jo es izvēlēšos vienu, un tad tev paliks otra, tev nemaz nekas nav jāizvēlās. Tev vienkārši paliks otra. Un es izvēlēšos Oliņu, Boliņu, Džimpiņu, Rimpiņu, Vēņu, Kāņu. Bums, BK Turība uzvarēs Juglas komandu šajā spēlē, un to arī pierakstām. Tad Dāvim paliek. Man tas doma gājiens bija tāds, ka BK Turība ir arī viena no tām aktīvākajām sieviešu komandām, kas ir gan Instagram, es nezinu, vai viņiem TikToks ir, bet arī viņiem kaut kāds pēdējās spēles, es redzēju, ka viņas kaut kādā tikko 30 punktus tikai iemet. Tāpēc man tā liekas, ka varbūt ne visai viņām iet tagad. Savukārt Jugls, tās ir jaunietes, un es neatceros no pagājušās sezonas, vai šitās sezonas, vai viņas ir augšgalā vai apakšgalā. Redzi, cik grūta dzīve ir, kad tu pāranalizē lietas. Labi, ka man bija jāizvēlās, ne? Jo tev paliek vienkārši Jugla. Bet šobrīd Turība ir 7-3 un Juglai 5-5. Redziet, kāda ir viņam analīze. Ja? Viņš ir mūsu analītiskais prāts. Kāda ir mana analīze? Oliņa, Boliņa, Džimpiņa, Rimpiņa, Vēņa, Kaņa. Bums! Un ir, redzēsim, vai būs precīzi. Bet Olija Stīpa, kurš šobrīd ir kapitālos iedzinējos, viņš var apdzīt, viņš var panākt mani tad, ja es kļūdos, un viņš tagad izvēlās pēkšņi mistiski BS Jugla vai BK Turība, un es uzvaru, un viņš uzvaru, un tad man ar tevi ir pa 2, un viņam ir pirmā uzvara. Bet skatāmies, Olija Stīpa izvēlēs vienu uzvarētāju bez komentāriem, un Olija Stīpa izvēlās. Arī nevar izdomāt, Džeks. Analītiskais prāts. Viņš no tevis mācās, viņš saklausījās, un mēs te tagad runājam. BK Turība. BK Turība, jā. Viņš atkal špiko no manis. Viņš arī Sapiens nošpikoja no manis un no Rudolfa. Es ceru, ka Sapiens uzvarēs. Sapiens jau sen beidzies. Es ceru, ka BK Turība uzvarēs. Pierakstīsim, kā Olijs un Reinis. Pirmajā spēlē BK Turība pa 13 punktiem arī vinnēja. Tā kā es padomāju, ka viss kaut kas tur varētu notikties. Viss kaut kas tur var notikt. Dāmas un kungi, tas bija mūsu ierastais trāpīs vai nē segments. Joprojām mēs neesam izdomājuši sodu, un jau mēs tuvojamies lecam iekšā sezonas otrā pusē. Ir atlikušas šī un vēl 3 epizodes. Jāizdomā būs sods, jo mēs tuvojamies. Bet šobrīd gan iet sīvi. Neinteresanti sāks palikt, ja tu atkal uzvarēsi. Bet, to mēs redzēsim. Kam interesanti, kam nē. Kam interesanti, kam nē. Ha. Bet labi.
Nav ko te stiept garumā, ir izslēgšanas spēļu laiks, ir basketbola pavasaris, sācies ne tikai Olibet Entuziasts basketbola līgā, bet visur pasaulē, un tāpēc lecam iekšā beigās bez taktikas. Tu skaties, pirmais nāk šeit tev uz 45, viņš atnāk, tad viņš paņem pasaules 5. pikīti, viņš spēlē pikīti, tad viņš atdod 5. spēlē trešo, tur pop-ups ir. Bet priekš kam? Playoffs bez taktikas arī sējies visus, tā kā hei. Labi, ja Dāvis uzskata, ka arī playoffs sējies viss bez taktikas, tad ko mēs jums varam novēlēt, skatītāji? Taktikas. Izbaudam. Tūlīt tās atkusnītes, man liekas, sāksies. Pļūra varētu ātri pazust, bet izbaudam silto laiku un ka varēs bez cimdiem un cepuriem pastaigāt, izbaudīt saulīt. Vakar paliek gaišāk, rīt gaišāk. Jūtams, ka playoff nāk. Jūtama tā arī elektriskā, enerģiskā atmosfēra gaisā, dabā. Arī daba mostās, spēlētāji sāk atmosties, gatavoties. Skatītāji sāk enerģiskāk atbalstīt savas komandas, jo katra izspēle ir svarīga, katrs metiens, atbloks un viss pārējais ir svarīgs. Un ļoti ceram, ka jums visiem ir 5 spēles nospēlētas, jo ir palicis pēdējais laiks, ja kādam vēl ir regulārā sezona. Tie, kam ir play-offi, mēs novēlam izbaudiet play-offus, lai jums katram izdodās sasniegt savus mērķus un galvenais ar prieku. Ko tur vairāk teikt? Skaisti pateici. Paldies, ka skatījāties un klausījāties šo epizodi Olibet Entuziasts basketbola līgas podkastam Zem stīpas. Atcerieties, mēs esam pieejami ne tikai YouTube, bet arī Spotifyā. Ja tev negribas mums skatīties mājās, likt uz televizora vai telefonu, tad vienkārši uzliec austiņās, darot mājas darbus, var paklausīties, kā Dāvis ar Reini gudrojās. Šajā epizodē paskatījāmies uz predikšaniem un visu pārējo. Pieseko YouTube, TikTokā. Skaties, ko Karlīna dara. Jā, skaties, ko dara Karlīna. Tiekamies spēlēs, lai jums viss izdodas. Čau!